šodien izveidosim šo vietu par labāku vietu. Lai cilvēkiem šeit ir patīkami pavadīt laiku, droši pavadīt laiku un jautri pavadīt laiku. Nu lūk, un kas ir tie mēs? Mēs esam pirmkārt īstenībā jūs iedzīvotāji, tie, kuriem ir idejas, tie, kuriem ir šī vieta tuva. Otrs, mēs esam dizaineri. Toms Kokins, Evelīna Ozola, kas ir galvenie atbildīgie, lai mēs pēc šī pasākuma tās idejas, kas mums nāks laukā, salikt kaut kādā formā konkrētā. Rīga 14. gadā būs Eiropas kultūras galvaspilsēta. Mums ir tas spēks lielais aizmugurē. Pirmais mazais uzdevums. 5 minūtes tagad visiem tā kā izklīst šitajā skvēriņā un saprast, kas ir nozīmīgākās 3 lietas vai vietas vai pazīmes, kas veido šo skvēru. Varbūt 5. Diemžēl trūkst tādu ļoti spilgtu, sakoptu un interesantu vietu, kur cilvēkiem pulcēties. Tam likuma paklausīgi un ejam pie zaļā atšķirībā no manis. Parku nekad nav par daudz, un skvēru nekad nebūs par daudz. Līdz ar to katra tāda sakopta vieta padara apkaimi par pievilcīgāku gan tur dzīvošanai, uzlabo tās prestižu, cilvēki daudz vairāk rūpējās par savu vidi apkārt. Darbojoties kopā, rodas tāds tā kā lokāla patriotisms par vietu, kurā tu dzīvo. Šim projektam, Labas vietas talkai, tas uzstādījums ir šaut, Eiropas pasaules līmenī augstu ar kaut ko, kas nav nekad bijis. Tad spēles pilsētas vidē. Respektīvi, vietējais iedzīvotājs ir tas, kas ir liela vērtība attiecībā uz problēmu apzināšanu. Viņš pazīst to apkaimi vislabāk. Neviens domas darbinieks varbūt nepazīst tik labi Sarkandaugavu kā tikai paši sarkandaugavieši. Jā, šis īstenībā atšķirās lielā mērā ar to, ka mēs mēģinām būt ārkārtīgi inovatīvi, radīt kaut ko pilnīgi nebijušu, savienot lietas, kas nekad nav savienotas un novest viņas līdz galam. Tā kombinācija ar spēlēm un labiekārtojumiem, tā nāks no viņiem. Līdz ar to viņi būs pielikuši roku šīs vietas radīšanā, un katru reizi ejot garām, viņi var sev lepni sist uz pleca un teikt, jā, es to izdomāju un man patīk. Tad jā, esiet sveicināti šajās viesmīlīgajās laimīgas telpās. Mēs visi būsim šodien laimīgi. Šis ir projekts vai šis ir pasākums, kur mēs radīsim Aleksa skvēru par labāku vietu. Un labāka vieta nozīmē, ka mēs veidosim idejas par objektiem, par priekšmetiem, lietām, būves tipa celtnēm, kas varētu būt tajā skvērā, lai cilvēkiem tur būtu patīkami uzturēties, lai tur būtu interesanti uzturēties. Un rudenī viņas jau būs realizētas. Pirmās labākās idejas būs realizētas. Ideju talkas un labas vietas talka ir līdz šim labākā, ko esam redzējuši šeit Latvijā, Rīgā, kas ir piemērota mūsu kontekstam, mūsu vēsturē, mūsu mentalitātei. Spēles pilsētā, šis varbūt viens no redzētākajiem variantiem. Šeit viens piemērs, kā spēles, kaut kāda ikdienišķa darbība, izkastas urna, un pietiek ar dažām līnijām uzvelkas, lai rodas tā spēles sajūta. Un jau vairāk piemēri pierādījuši, ka tas strādā un ka nāk ārā labas idejas un labi ierosinājumi. Nosvērt smagās somas pie nosvērt somas. Reāli labi ideja. Tas, kas šobrīd ir svarīgi šādus pasākumus ne tikai atbalstīt kā atsevišķas iniciatīvas, bet padarīt to kā ikdienas plānošanas sastāvdaļu. Pieminekļu monopols. Mūzikāls karusels noteikti visu. Un skaļi paziņot, kur tu liekas svaram. Visiem kaimiņiem īziņas. Tas varētu būt dažāda augstuma, teiksim, kuram tauta pasaka. Nē, tas nokāp lejā, un tas, kam ir labāka ideja, tas izkāp. Tas arī ir Rīgas kā Eiropas kultūras galvaspilsētas noteikums, ka mēs attīstam apkaimes, attīstam kultūru vidi apkaimēs, lai nav tā centralizētā, teiksim, kopošanās tikai Rīgas centrā. Tāpēc katra sakārtota vieta veicina to, ka šajā vietā parādīsies kaut kādas aktivitātes, ka cilvēki gribēs tur uzturēties un varbūt veidot arī konkursiņus, koncertiņus, izstādes. Izlozes veidā izlozē 2 cilvēkus, kas bildēsies kopā fotobūdē.
Es dzīvoju Sarkandaugavā, mācos Rīgas 28. vidusskolā. Mans klases audzinātāji uzmanīja, ka šodien jāierodās Sarkandaugavā tajā vietā, un mēs aizgājām ar klases biedriem. Man bija stress par tajā procesā, bet mēs izdomājām, mums viss izdevās. Mums bija visu viegli, tāpēc, ka mēs visi sapratāmies kopā, mums darbs gājas priekš. Es redzu Sarkandaugavu kā sportistu rajonu, tāpēc, ka šeit ir stadions un ļoti daudz sportistu. Un Sarkandaugavā īstenībā nekas nepietrūkst vairāk tā. Tā viss ir, izņemot to skaistumu, ko es minēju. Es domāju, Rīgas 28. vidusskolas parku. Tur ir pils, un es domāju, viņu vajadzētu uztaisīt skaistāk, jo tā ir vēsturiska vieta. Man liekas, tas, kas cilvēki savācās vienā vietā un sāk ieraudzīt perspektīvu, tas ir pozitīvi, jebkurā gadījumā. Diemžēl nebiju klāt un nevarēju visas idejas izsekot līdzi, bet vismaz spriežot pēc atsauksmēm un tagad taisot intervijas, arī tas mazais viens bija Reinis. Viņam patika. Идей очень много. Сначала у меня был сначала такой ступор, да, вот эта игра такая, вот думаю, вообще, я не знаю, может быть, мы еще, потому что мы люди из другого немножко поколения, мы в такие игры не играли, вот, и потому что у нас уже сразу нас всегда учили, что вот конечный результат. Вот, поэтому сначала было достаточно сложно, но потом как-то уже вот в процессе что-то действительно начали появляться какие-то идеи и как-то вот видение. Идей очень много, я вообще поражаюсь этим результатом, что люди там по 40, по 60 идей придумали. Конечно, какие-то были такие, в общем-то, может быть, какие-то смешные, очень нереальные, но все равно радует то, что люди, радует то, что молодые, в общем-то, дети, 18-летние, они задумываются, что-то для себя планируют, что-то себе там рисуют, это очень радует. Ja vienam cilvēkam šeit tas, teiksim, paliks varbūt, nebūs tikai kā joks vai jautri piekdienas pēcpusdienas izklaide, un tas noteikti tā būs tieši tāpēc, ka viņam ir turpinājums. Ka viņš nebeidzas ar šo, bet ka ir paredzēts to visu arī realizēt un īstenot. Ļoti patīk, ka bija daudz bērni un jaunieši, kas nekautrējās tur zīmēt pilnīgi trakas tās ieceres. Ideja bija 3 vārdos – gaisma, skaņa un rotaļa. Gaismā būs tā lieta, kad izgaismosies koki no augšas, no esošajām laternām. Mūsu piedāvātais risinājums saucas ūdens ritenis. Tad tajā ir iesaistīti riteņi un ūdens. Mums ir ideja par Sarkandaugavas Aleksija kafejnīcu. Tā parāda vēsturiskos pirmsākums, kāda bija saistīta ap Sarkandaugavu, kā piemēram šis burbuļkuģis, kas ir kafejnīca. Projekta būtība ir adaptīvais krēslis, kurš ieņem to siluetu, kurš tad ir pasēdējis, un saglabā to veidolu kādu zināmu laiku. Uz mājas sienas šīs, izveidot vēsturiski informatīvu stendu ar ideju, kā, piemēram, Staro Rīga, bet ar šo nosaukumu Staro Sarkandaugavu, kur būs arī naktī viņu var izgaismot. Mūsu ideja ir par Sarkandaugavas iznešanu pilsētā, un pilsētā varbūt ne tikai tīri fiziski, bet arī komunikācijas ziņā. Tātad tā ideja bija par ierīci, kas var nebūt arī centrāls objekts, bet iesaistot sporta elementus un kustības, mēs padodam ziņu par sevi. Sarkandaugava ir skaista, Sarkandaugava ir interesanta, Sarkandaugava ir zaļa, Sarkandaugava ir labsirdīga un Sarkandaugava ir interesanta. Es to teicu jau? Sarkandaugava ir patīkama un Sarkandaugava ir sarkana. Tā bija enerģijas bumba un tās idejas bija vienkārši fantastiski trakas un reizē fantastiski tādas, kuras var ielikt kaut kādā formā. 3 stundas, mežonīgi liela daudzuma ideju, mēs radījām kaut kādas 3 līdz 4 tūkstoši idejas. Šajā gadījumā ārkārtīgi svarīgi, un tas ir jauns, ka šī konkrētajā projektā tās idejas apstrādās profesionāli dizaineri un arhitekti, un arī viņas tiks realizētas materiāli.